Vēži. Kāds būs decembris, kas būs aktuāls dažādās dzīves sfērās, tad tūlīt paskatīsimies. Šis būs vispārējais izklāsts jūsu horoskopa zīmē, bet, ja vēlies pasūtīt video konkrēti tev par individuālu tavu decembri vai 26. gadu, tad to var izdarīt rakstot man privāti. Bet tagad skatāmies vispārīgi vēžiem, kas būs aktuāls decembrī. Māks, šī ir brīnišķīga kārts, tas ir par to, ka jums izdosies realizēt kaut kādu savu ieceri, kaut kas jauns iesāksies, vai arī jūs sajutīsiet savu spēku, ka jums viss izdodas, ka jums ir visi resursi, kas vajadzīgi, vai ja sākat kaut kādus projektiņu, tad tas būs veiksmīgs, tas izdosies un aizies. Tā, kas vēl vēžiem aktuāls decembrī? 10 monētas, brīnišķīgi kārts, tas ir gan par ģimenes laimi, saskaņu, harmoniskām attiecībām, gan par naudas pietiekamību, vispār resursi, ja, tas viņi saucās monētu kārts, kas tieši par finansēm saka, bet arī tas var būt kā laba veselība, ka jūs sajūtat pateicību par visu to, kas jums dzīvē ir, varbūt kaut kāds brīnišķīgs dāvans vai kopā pavadīšanas laiks decembrī būs. Un vēl kāda tēma būs aktuāla decembrī vēžiem. Likteņā rāds. Interesanti, kaut kādi liktenīgi pagriezieni notiks jūsu dzīvē. Un šie abi ir vecāko arkānu kārtas, kas nozīmē, ka tas ir kaut kas nopietns. Tā nav vienkārši ikdiena, vienkārši dzīve, kas notiek. Tas ir kaut kas svarīgs, ko jūs pēc tam redzēsiet, ka decembrī notikušais tas mainīja visu jūsu dzīvi vai attieksmi, vai kaut kā pilnīgi pagrieza uz citā virzienā, iekustināja enerģijas jūsu dzīvē. Brīnišķīgi. Skatāmies attiecību sfēru vēžiem, kas būs aktuāls decembrī. Dūzis. Atkal jauns sākums. Kaut kas jums tur liktenīgs arī attiecībās notiks. Tad tas ir tie, kas ir vientuļi, tiem ir iespēja satikt savu otru pusīti. Tie, kas ir attiecībās, tiem ir iespēja tā radikāli izmainīt attiecības, vispār jaunā līmenī iziet. Tā ir tāda kā, šī ir mums likteņa dāvana, ja, ka mums pasniedz lūdzu. No visa tā, ko mēs esam strādājuši ar sevi pa šo laiku, tad tagad nāks rezultāti. Tas atmaksāsies ar jaunām iespējām. Tā, un vēl attiecību sfēra vēžiem decembrī. Un tā augstākā priesteriem tas mums ir par tādu iekšēju gandarījumu, iekšēju mieru, harmoniju, pārliecību, ka jūs zināsiet, ka tas, kas notiek, tas viss tam tā jānotiek, tas viss uz labu iet, ja, dūzis un divnieks, tas ir, ka jums pat nav šaubu par to, kur jūs ejat, ka šis ir pareizais cilvēks vai pareizais veids, kā risināt, vai pareizais lēmums, ko jūs pieņemat attiecībās. Ļoti skaisti. Tā, un darba un finanšu sfēra vēžiem decembrī, ko nesīs. Tā. 10 zobeni, tas mums ir par kaut kā pabeigšanu. Ja, varbūt būs kaut kāds tur gada revīzijas jāpabeidz, vai grāmatvedības, vai viss jāsaliek pa plauktiņiem pirms Ziemassvētkiem. Vai arī jums varbūt bija līgums līdz gada beigām, tad tas beigsies, vai respektīvi kaut kas nopaļojas, kaut kas pabeidzās, un no jaunā gada tad jūs sāksiet jau jaunā līmenī, vai kaut kādi jums saka, ka jums jāuzņemās jauni pienākumi, jau next levelā jāiet. Ja, ka tas, ko jūs līdz šim darījāt, jūs jau tur tā kā esat izsmēluši, pabeiguši, ka jums jāiet jau tālāk. Vai nu jūs paši inicijējat, meklējat iespējas, vai nu iespējas atnāks.
Tas tad ir atkarīgs no katra individuāli. Tā, un vēl vēžiem kopumā, pati kārts izkrita, tad paņemšu. Atkal augstākā priesteriena. Divnieks. Tad tas jums bija pie attiecībām un arī pie darba. Augstākā priesteriena saka, uzticies savai iekšējai intuīcijai. Vēži jau vispār ir ļoti intuitīvi, kā ūdens zīme. Un varbūt, ka jums jānodarbojas ar to, jāsāk pelnīt kā papildus naudiņu, piemēram, ar to pašu tāro, astroloģija, joga, meditācijas, ļoti daudz jau, kas ir ezotērikā, kas kuram interesē, tas varētu būt jūsu papildus ienākuma avots. Paņemšu vēl vienu, jau pati izkrita kārts. Tad finanses un darbs, vēžiem decembris. Un 14 mērenība, ka ja jums gribēsies kaut ko sasteigt, tad jums kārti saka, pacieties, viss pats atrisināsies. Ja, piemēram, tas desmitnieks jums bija, ja kaut kas vecais beidzās, tad varētu būt tāds, kas man būs vietā, nesteidzieties. Viss būs labi, viss sakārtosies un liktenis jums atsūtīs kaut kādu jaunu iespēju, jaunu pavērsienu, kur jūs varat vai parādīt sevi vai pieņemt kaut kādu piedāvājumu. Un galvenais uzticēties savai iekšējai balsī, klausīt sev. Ja kaut ko negribās darīt, tad nedaram. Ja kaut kur gribās iet, tad ejam tur. Un tad uz beigām vēl sargeņģeļu padoms vai ceļavārdi vēžiem decembrim. 4 zižļi, tā ir ļoti forša, svinības, pateicība, tā ir arī tāda mājas kārts, ja jūs meklējat māju vietu vai īrēt vai pirkt, tad varētu atrisināties decembrī. Turat acis vaļā, var atnākt kaut kāds piedāvājums. Tā. Galvenais ir pateikties par visu to, kas jums ir, un jūs caur to pateicības enerģiju tā kā pievilinat labklājību savā dzīvē. Un miers jūsu personīgajā dzīvē. Tas ir tad, kad viss saliekas tā, kā vajag attiecībās. Ja, tā kā tas lēmums, ko jūs tur pieņemsiet, jums tur bija dūzis attiecībās, tas jūs novedīs pie kaut kā brīnišķīga, pie iekšēja miera. Lūk, lai jums ir brīnišķīgs decembris, baudiet svētkus un gatavojieties jaunajam 26. gadam, tas būs ļoti interesants.